Tikai aizvadītajā gadā Ikšķeles novada pašvaldība aktīvi sāka realizēt investīciju galvenokārt Eiropas Savienības līdzfinansētus projektus. Pērn pabeigti vai iesākti un šobrīd turpinās projekti ar kopējo finansējumu 1,3 miljonu latu, no kuriem piesaistītais finansējums ir teju miljons. Nelielajam Ikšķeles novadam tas ir ievērojams skaitlis, uzskata Ikšķeles novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Indra Leja. Viens ir tas, ko var redzēt, vai ne? Skola, piemēram, skolas siltināšana, gan estētiski, vizuāli skaistāks centrs ir palicis, un arī tas, ka pašvaldībā būs ekonomiskais iegūms, jo, tīri mazāk būs jāmaksā par siltumu, jā. Otrs, ko mēs jau sāksim redzēt jau nākamajā vasarā, ir skolas ielas rekonstrukcija. Tā ir programma tranzīta iela sakārtošanai, ja. Tur kopējā projekta summa ir arī gandrīz miljons, ja, šī ielai. Lai gan struktūra fondu plānošanas periods tuvojas beigām un krīzes ietekmē daudzas aktivitātes netiek atvērtas, gada sākumā Ikšķele plāno iesniegt vairākus nozīmīgus projektus. Tie saistīti ar pašvaldības dienas centra attīstību, alternatīviem sociālajiem pakalpojumiem un jauniešu integrāciju izglītībām. Lielas cerības tiek liktas arī uz pārrobežu projektiem, Tīnožu kultūra vēsturiskā mantojuma centra, kā arī estrādes sakārtošanā. Vai jūs arī to izjūtat, ka tas Eiropas projekts ir ļoti liels pienesums? Loģiski, ka visām vēlmēm ar pašvaldības budžetu vien nepietiek. Ja? Tad šīs projektu naudiņas mums palīdz pavairot šo naudiņu. Teiksim, ieguldot pašvaldības naudu tikai kā līdzfinansējumu un, piemēram, 3/4 izlietot projektu vai struktūra fondu naudu. Te ir tas princips, ka nauda vairo naudu. Vērienīgi projekti Ikšķelē realizēti arī iepriekš. Pērn noslēgusies teju 3 gadu garumā īstenotā Eiropas Savienības līdzfinansētā Ikšķeles ūdensaimniecības sakārtošana, kurā ieguldīti teju 7 miljonu latu. Dāts Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.